Čau! Ar šo video laikam atvēršu baigo Pandoras lādi, jo runa ies par Apple garantiju, garantijas servisu, apkopi un Apple defektāciju. Saņēmu 2 identiskus pretenziju pieteikumus par to, ka Lova Zephyr MK2 un Hikes Athletic Gore-Tex odere neturot ūdeni. Saskaņā ar Apple eksperta ieteikumu veicu eksperimentu uz 15 minūtēm iegremdēju Apple ūdenī un skatāmies rezultātu. Tātad papīrs pilnībā sauss un Gore-Tex membrāna var secināt, ka pilda savu funkciju. Svarīgi ir saprast, kā klients un vai vispār kopi šos apavus. Tāpat vēlos atgādināt, ka Gore-Tex membrāna nav salīdzināma ar gumijas zābaku. Viņa kaut kad izlaidīs ūdeni cauri un paliks zābaki slapi. Tāpēc ir ļoti svarīga zābaku apkope. Otrs eksperimenta dalībnieks Hikes Athletic Mid zābaki ar Gore-Tex oderi. Arī liekam iekšā papīru un uz 15 minūtēm iegremdējam zābakus ūdenī. Un rezultāts būs tas pats. Var secināt, ka Gore-Tex membrāna pilda savus funkciju, bet ir svarīgi saprast, kā klients zābakus lieto un kā veic apkopi. Protams, šis varētu teikt ir tāds dīvains eksperiments, bet tendenci tas parāda un funkcionalitāti arī demonstrē Gore-Tex membrānai. Parasti apaviem, kuriem ir mehāniski bojājumi, mēs tos vedam uz ekspertīzi un gaidām neatkarīga eksperta atzinumu un rīkojamies tālāk saskaņā ar šo te atzinumu. Savukārt Gore-Tex membrānai ir diezgan tāds triki pasākums ekspertīzei. Ko jūs ieteiktu darīt? Turpinājums sekos šīm video sērijām, un ja vēlies, lai uzfilmēju un parādu pilnu Lova zābaku apkopes ciklu, kāds jāveic, tad raksti komentārā. Tiekamies milkiem!